kļūst arvien aktuālāki, jo cilvēki par jomu ir maz informēti un ir viegli apkrāpjami. Dāvsaldnieks Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Pedagoģu arotbiedrībai šodien pievienojās skolu vadītāju asociācija Līva, un abas organizācijas kopīgi cer panākt pedagoģu algu palielinājumu. Tās plāno nevien piketu, bet pat streiku eksāmenu laikā. Izglītības ministrija skaidro, ka pedagoģu atalgojums esot pati galvenā prioritāte, un tuvāko 6 gadu laikā visiem skolotājiem algas varētu palielināties par 10%. Pikets nav nesis gaidītos rezultāts. Tā šodien atzina gan pedagoģi, gan skolu vadība. Gaidītais skolotāja algu pielikums par 10% nebūs šajā gadā. Ir bažas, ka izmaiņas nebūs arī nākamajos gados. Mēs neredzējām šo te plānu 15. 16. kas notiks ar pedagoģu atalgojumu. Mēs reizēm dzirdam ministriju minam šos te vārdus pedagoģu motivācijas programma, taču mēs šo programmu tā arī neesam sagaidījuši. Izglītības un zinātnes ministrijā gan skaidro, ka tuvākajā laikā skolotājiem algas tiks palielināts. Šāds plāns esot iestrādāts izglītības attīstības pamatnostādnēs, kas paredz 6 gadu laikā iegūt 650 miljonus eiro no Eiropas struktūra fondiem, bet no valsts ap 800 miljoniem eiro. Pedagogiem gan ir bažas, ka arī šie solījumi nepiepildīsies. Mēs esam paredzējuši arī pedagoģu kvalitātes paaugstināšanas iespējas, un tā skaitā ielikuši atbalsta pasākumus arī pedagoģu atalgojumu paaugstināšanai. Bet tā tieši skaidri pamatnostādnēs nav pašlaik ierakstīts, ka pedagoģu atalgojums tur pieaugs par 10%. Pamatnostādņu izveidošanas principi ir tādi, ka tur nav detaļas uzrakstīts, tur ir uzrakstīti mērķi, sasniedzamie rezultāti un tādi sasniedzamie rādītāji. Skolotāji gan norāda, ja neredzēs būtiskas izmaiņas pedagoģu atalgojuma sistēmā, un tuvākajā laikā visiem skolotājiem nepalielinās algas, gaidāms nevien pikets, bet pat streiks. Streiks pilnīgi noteikti neradīs šo jauno finansēšanas modeli. Tas varbūt var pātrināt tā pieņemšanas procedūru, bet tā kā pašreiz es tiešām redzu lielas iespējas gan pedagoģu darba samaksas paaugstināšanai, gan arī taisnīgāku modeļu izstrādai, man šķiet, ka jautājums par streiku pašreiz nebūtu apspriežams. Pedagoģi gan neplāno padoties un apsver iespēju rīkot streiku eksāmenu laikā. Laura Doveika, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas.